Par ceturtā veida bīdāmo, kas skaitās tāda nosacīti augstā sistēma. Bet reāli viņa siltā sistēma tāda kā, var teikt, kā sēž tā sistēmas plasmas sloga vecē. Ja? Tātad biezums cik vērtnē, nāc rādam. Biezums vērtnē ir 54 mm. Paketi šeit, protams, liekas tikai standarta paketi vecā, kas ir ar 2 stikliem iekšā, ja? Un šādas te bīdāmas konstrukcijas, kuras var apvienot gan no, kas tad mums ir, kaut kas ieķēries, gan ar 2 vērtnēm, gan 1, gan 3, gan 4 vērtnēm. Ja? Tā kā ir iespējams aprīkot dažādās sistēmās. Tātad, ko mēs šeit varam parādīt? Ja gribās maksimāli zemu slieksni, tad liekam šādu te alumīniju. Ja, jo zemāk mēs viņu īsti nevaram laist. Tepat paklājam jau ir uz robežas vieta. Ja, tātad 2 cm ir zemākais slieks. Šeit mēs varam droši pa viņu staigāt, kāpt virsū, bet viņš ir augstāks, protams. Tad, kad nāk jau 3 vērtnes, nāk šāds profils. Ja, šis te būs bišķi augstāks no grīdas. Ja. Šim, protams, var kāpt virsū, bet nav vēlams arī, ja? Kas jau nenotiek, ka mēs kāpjam virsū, bet vēlams nav. Dažādās krāsās var aprīkot ar rokturiem vienā pusē, ar rokturiem abās pusēs. Ja? Šeit mēs vēl ielikām paraugu kā šproses iekšā starp stikliem. Ja? Šeit vēl nav uzlīmēts virsū, kas nāks uz stikla virsū. Ja? Nu, šīs arī. Šīs te ir diezgan pieprasītas pašlaik, ja, jo viņas cilvēki izvēlās tādās kaut kādās atpūtas vietās, pirts zonās, tusiņu vietās, vēl kaut kur, ja, jo viņam ir ļoti, ļoti pievilcīga cena. Ļoti pievilcīga cena. Varam izmantot vienu pusi staigāt, otru pusi sabīdam, uztaisam aktīvo šo pusi. Pašlaik līdz 4 vērtnēm, jo šis Rehoma jauns produkts ir. Ja, pašlaik var līdz 4 vērtnēm var likt. Ja, tā kā, jā. Šeit mēs viņu esam atdalījuši kā starptelpu. Arī viegli strādā. Ko vēl var pastāstīt par šo konstrukciju? Jā, nu šai konstrukcijai 3-kāršā pakete nav jēgas no viņas, ja, jo tie profili pārāk plāni. Rāmi biezumu skatāmies šai gadījumā 8 cm. Ja, pie kā, kad ir 2 vērtnes vai 1. Tikko sākās 3, tā jau skatāmies rāmis, jau mums ir, cik te ir, 146 jau. Tā kā jā, šīs te paliek aizvien populārāks. Ja, jo cena viņam ļoti labi, un ja grib vienkārši atdalīt telpas vai kaut kādā lapenē vai vēl kaut kur, tad jā, ļoti pareizs risinājums. Viņš ir daudz patīkamāks un tomēr siltāks nekā tās alumīnija augstās sistēmas, ja, kas piedāvājās. Tā kā jā. Šitas ir pats lētākais tad no Rehoma bīdāmām sistēmām, ko vispār var uztaisīt pašlaik. Pats lētākais segments. Ja, bet tāpat redzam, ka viss strādā, bīdās, kustās. Te, protams, nav nekādas bremzītas, tādas lietas nav viņam, jā. Bet, toties salda cena.